Laba diena jūsu mājās! Šis ir raidījums Kopā, kurā šoreiz stāsts par cilvēku unikālajām spējām uztvert un sajust pasauli caur roku pieskārienu un ar iekšējo dzirdi. Cildināt iespējas, ko sniedz mums invaliditāte, ar šādu moto vairākus gadus atpakaļ tapa teātra izrāde Roku rokā, kas atklāja nedzirdīgas un neredzīgas meitenes Helēnas Kelleres dzīvi. Šodien dosimies uz Strazdumuļas internātu vidusskolu, kur ar savu izrādi Roku rokā viesojās Leslija Ora, aktrise un dramaturģe no Amerikas Savienotajām valstīm. Leslija Ora ir vājredzīga kopš bērnības. Šobrīd kreisā acis viņai ir pilnībā neredzīga, bet ar labo pasauli viņa redz caur mazu aplīti. Smejoties viņa saka, es uz visu skatos gluži kā spiegs. Kopā ar vīru Leslija izveidojusi teātri, kas atrodas līdzās ģimenes dzīvojamai mājai, un, lai vieglāk nokļūtu savā darba vietā, viņa izmanto tuneli, kas savieno abas ēkas. Leslijai ir daudz pienākumu. Viņa veido izrādes un tajās darbojas kā aktrise, studentiem māca improvizācijas un balss modulēšanu, vada nodarbības senioriem un kā brīvprātīgais darbinieks uzkopja apkārtni. Leslijas veidotā izrāde Roku rokā dažādās auditorijās tiek rādīta jau daudzus gadus. Tas ir stāsts par reizē spītīgo, talantīgo un apbrīnas vērto nedzirdīgo un neredzīgo meiteni Helēnu Kelleri, kas iemācījās saprast pasauli, apguva valodas un kļuva par pasaulē pazīstamu rakstnieci un skolotāju. Helēna, tā ir puķe. Tā puķe ir roze. Roze smaržo. Tā ir arī ērkšķi un tie dzeļ. Ai! Pusotra gada vecumā Helēna Kellere zaudēja redzi un dzirdi. Savās atmiņās Helēna stāsta, kad man bija 6 gadi, mana vēlme pēc saprašanās ar citiem dienu no dienas kļuva lielāka. Tā kā es nespēju pārvarēt klusumu ap sevi, es arvien biežāk kļuvu dusmīga. Man bija sajūta, ka man tur kaut kādas neredzamas rokas un neļauj man no tām atbrīvoties. Šie dusmu izvirdumi lielākoties beidzās ar pilnīgu nespēku, raudāšanu un patvērumu meklēšanu pie mātes. Mani vecāki bija ļoti norūpējušies par mani, bet pilnīgi nespēcīgi un nezinoši. Tomēr pēc ilgas meklēšanas viņi atrada palīdzību. Manas dzīves vissvarīgākā diena bija, kad pie manis atnāca skolotāja Salivanas Jankundze. Ar sajūtām un valodu plaukstā vājredzīgajai skolotājai izdevās mazās Helēnas prātā savienot apkārtējās pasaules un vārdu likumsakarības. Burtojot rokā un pēc tam to arī sajūtot, Helēna iepazina ūdeni, rozi un citas lietas. Vēlāk viņa mācījās uzdot jautājumus un pat runāt. Yes, Helēna. Runas prasmi Helēna mācījās no skolotājas kakla vibrācijām, sejas un vaigu kustībām. Katra jauna pieredze, katrs nākamais uzdevums deva viņai jaunus vārdus un pamodināja interesi. Katru dienu Helēna kopā ar savu skolotāju Annu atrada arvien jaunas lietas un sajūtas, kas bija jāizprot. Meitenes jautājumi kļuva arvien sarežģītāki. Kur ir paradīze? Un kāda tā ir? Kāpēc es neredzu Dievu? Vai tāpēc, ka es neredzu un nedzirdu? Vai mana dvēsele dzīvos tālāk, tāpēc, ka es esmu kristiete? Soli pa solim Helēna meklēja atbildes uz saviem jautājumiem, iemācījās runāt vairākās valodās, aizstāvēja doktora disertāciju filozofijā, kļuva par rakstnieci, skolotāju un ļoti īpašu paraugu visiem cilvēkiem. Izrādē Roku rokā aktrise Leslija Ora klātesošajiem mēģina atklāt to sajūtu, kad nekas nav redzams. Visu laiku izrādes dalībniekiem acis jātur ciet, bet pilnībā iejusties mazās Helēnas pasaulē īsās izrādes laikā nav iespējams, jo, lai spētu sazināties, cilvēkam ir jāzina arī pieskārienu valodu. Tāpēc klātesošie Strazdumuļas internātu vidusskolas un Juglas vidusskolas skolēni izrādē piedalās ar aizvērtām acīm, bet atvērtām ausīm. Es domāju, ka šī luga iedvesmo cilvēkus uz dzīvi paskatīties citādāk. Daži cilvēki tās laikā saprot, ka viņi var izdarīt kaut ko vienreizēju un unikālu, par ko viņi līdz šim nebija iedomājušies. Roze, grāmata, kurpe, priekšauts vai grauzdiņi. Izrādes dalībniekiem tie jāiepazīst caur tausti un ožu. Es neatvēru acis, es tiešām turējos un man sanāca. Sākumā bija tā diezgan nedroši, jo nevarēja saprast, kas būs, kā būs un vispārējais, bet tā beigās sanāca ļoti tāda efektīgi, tā saprotam bija, kad arī deva tās mantas apkārt pa apli,
Bija tāda bišķi dīvaina sajūta, kad iedod, tu nezini sākumā, kas tas ir, ka tu aptausi, tikai saproti, kas tas ir. Aktrises Leslijas Orras dzīves uzdevums sasaucas ar Helēnas skolotājas Annas Salivanas darbību. Arī Leslija cilvēkiem māca, ka redzes zaudēšana nav katastrofa, un katrā dzīves situācijā var atrast arī kaut ko pozitīvu. Es zaudēju redzi kreisajai acī. Arī otrai acī redze nebija laba. Vecāki darīja visu, ko varēja, un man veica 18 acu operācijas. 20 gadu vecumā man bija vēl viena operācija, lai redzi izlīdzinātu. Māte mani sūtīja parastajā skolā. Man bija dažādas palīgi ierīces. Maniem draugiem tas patika, jo viņi varēja ar tām lietām paspēlēties. Es lietoju ierakstu aparatūru. Man to vajadzēja izmantot, lai ierakstītu skolotāju stāstīto. Tāpēc arī esmu iemācījusies atdarināt dažādas skaņas un trokšņus. Man bija lielas grāmatas, un es izskatījos ļoti gudra, bet tās bija parastas grāmatas ar lieliem burtiem. Leslija pierada pie redzes traucējumiem un nolēma, ka kļūs par aktrisi. Viņa spēlēja bērnu teātrī un vēlāk uzstājās kopā ar baleta trupu, līdz sāka rakstīt pati savus iestudējumus. Izrādi roku rokā es spēlēju jau 30 gadus, cenšoties sasniegt cilvēkus ar redzes traucējumiem, atklāt viņu iespējas un palīdzēt iepazīt sevi, lai viņi sāktu domāt par sevi pozitīvi. Es izspēlēju teatrālas situācijas, kurās cilvēki var iejusties un būt daļa no kopīgās sabiedrības. Es cenšos atklāt to, ko var paveikt spītējot redzes trūkumam. Man vislabāk patika, ka vienalga, ka tas cilvēks bija neredzīgs arī un kurlis, ka neko nedzirdēja, bet viņu nepameta. Un viņi deva cerību, ka viņš tomēr varēs viņu iemācīt, lai viņš varētu dzīvot ar mazam neansītiem, bet dzīvot kā cilvēks. Rakstīt, runāt un priecāties. Mani interesē, kā viņu mācīja, ja? Bet kas nedzirtot runāt. Es toreiz nesapratu, kā viņa varēja mācīties, ja viņa vienlaicīgi neredz un nedzird, jo kas nedzird, viņi mācās, uzredzi, viņi skatās, ko viņam rāda. Bet kas neredz, viņi dzird, viņam izrunā un paskaidro visu. Un tāpēc es viņu paprasīju jautājumu, jo man kaut kā neticams bija un bija ļoti interesanti, kā viņi tomēr to darīja. Vairums no šodienas skatītājiem bija tipiski vidusskolēni. Daži bija dzīvespriecīgi, bija arī romantisks pārītis, kas snauda viens otram uz pleca. Bija arī ļoti nopietna meitene Sofija, kas ļoti uzmanīgi un vērīgi piedalījās izrādē. Viņa gribēja izzināt, kas notiek. Tad, kad jaunieši sajiet kopā, viņi nevar vien atbrīvoties no domas un beigt uztraukties par to, ko domā viņu draugi. Tāpēc viņiem ir grūti piedalīties un koncentrēt savu uzmanību citur. Bet tas nekas, jo tik un tā viņi mācās un iegūst jaunas zināšanas. Ja līdz šim viņi nav aptaustījuši Braila rakstu, nekad nav sajutuši rozes smaržu, tad tagad viņi to var. Skatītāju vidū bija arī sporta pedagogi, kuri bērnus motivē kustēties un palīdz apgūt dažādus sporta veidus. Studējot Amerikā, arī daudz dzirdējis par Helēnu Kelleru, viņa kā nacionālā varoni, īpaši cilvēkiem, kas paši ir neredzīgi un tiešām kā dzīva leģenda. Un tas bija tāds, varbūt, tieši kontakts man ar cilvēku, kurš ir no Amerikas un kura pati ir vājredzīga un kurā ir, var teikt, kā pēctecis Helēnai Kellerei. Un tas man tiešām bija ļoti svarīgi būt šeit un piedalīties un redzēt. Mēs nākam uz šo skolu, studenti iet uz speciālām skolām un vēro stundas, tieši sporta stundas bērniem ar invaliditāti. Mēs ļoti daudz skatāmies video materiālus, un es arī no savas personīgās pieredzes studentiem stāstu. Es jūtu, ka mūsu jaunieši, topošie pedagogi, katrā ziņā ir tuvāk soli šai iekļaujošai izglītībai. Ja mēs ļoti daudz runājam par to, ka šie bērni aizvien vairāk tiek iekļaut vispār izglītojošās skolu programmās, un ir svarīgi viņus pieņemt kā individuāli, kā personu un pielāgot šo programmu bērnam, nevis bērnu pielāgot tai programmai, kas šobrīd ir skolās. Ar savām izrādēm un darbību Leslija Orra vienlaikus dziedina cilvēku sirdis un māca iejusties un saprast tos cilvēkus, kuriem ir kāda invaliditāte. Piemēram, ja cilvēks zaudē redzi dzīves laikā, viņš noteikti nav laimīgs. Viņš nevar pieņemt to, ka nespēja braukt ar mašīnu, nespēja neko redzēt un nespēja atšķirt krāsas. Viņš ienīst šo situāciju.
tāpēc viņam līdzās jābūt kādam cilvēkam, kurš palīdz iepazīt šo pasauli no jauna, veidojot pozitīvu domāšanu un attieksmi pret sevi. Kad Leslija tiekas ar skatītājiem, tur vieta ir arī jokiem, balsu parodēšanai un skečiem. Miss Sullivan, we just want to ask Helen a little question as an experiment. Helen, can you guess what color my dress is? Black? No, very close. It's navy blue. Oh, if you knew, then why did you ask? Leslija uzskata, ka nievājoša vai aizskaroša attieksme pret invalīdiem ir nezināšanas rezultāts. Es nedomāju, ka tie, kuri aizskar invalīdus, to dara tiešām. Viņiem gluži vienkārši trūkst zināšanu. Tagad mums ir televīzija, varam skatīties citu valstu filmas, varam uzzināt vairāk par citiem cilvēkiem. Tur ir arī cilvēki ar invaliditāti un īpašām vajadzībām, jo vairāk mums būs supervaroņu ratiņkrēslos vai modelis kā Marlī Matlin, kura ir Miss Amerika un TV zvaigzne, vai aktieris Toms Salivans, kurš ir akls, jo vairāk mēs zināsim. Tie ir pozitīvie piemēri. Ja mēs redzam viņus, tad vairs nebaidāmies. Izrāde par Helēnu ir izrāde arī par viņas skolotāju Annu un Lesliju. Par cilvēkiem, kuri pārvarot dažādas grūtības, ir mācījušies uztvert pasauli un saskatīt tajā skaisto, kā arī rosinājuši to darīt citus. Tas nav viegli, bet, kā jau teica Leslija, pozitīvs piemērs ir iedvesmojošs. To novēl arī mūsu raidījuma kopā filmēšanas grupa. Atā, un tiekamies jau nākamreiz.